Glutēns. Mūsdienu graudaugs dažādu manipulāciju rezultātā satur 10 reizes vairāk glutēna nekā tas bija kādreiz. Kāpēc tā, jūs jautāsiet? Viss ir pavisam vienkārši. Tik liela glutēna koncentrācija nepatīk kaitēkļiem, un tik liela glutēna koncentrācija nepatīk arī cilvēkiem. Glutēns bojā zarnu sieniņas, kā rezultātā palielinās zarnu caurlaidību. Savukārt palielināta zarnu caurlaidība noved pie autoimūnajām saslimšanām un dažāda veida alerģijām, aknes, ādas problēmām un grūtībām koncentrēties. Visi zina, kas ir celiekija, bet vai tu zināji, ka glutēns, kas pēc būtības ir olbaltumviela, pēc savas struktūras līdzinās vairogdziedzera audiem? Tagad tu noteikti saproti, kas tas ir par zvēru autoimūnais tireoidīts Hashimoto un kāpēc ir vērts padomāt par bezglutēna diētu. Graudaugi, ko ēdam mūsdienās, sen vairs nav tie, ko ēda mūsu senči.